atgriezties pie domas darba sēdes kārtības un domas sēdes sākumā, kas kolēģis lūgtu iekļaut domas sēdes darba kārtībā papildus šādus jautājumus. 14. par finansiālu atbalstu Ikšķilas kultūras biedrībai. Lūgums nobalsot. Kas par šādu priekšlikumu? Paldies, pret. Atturās uzdīšanas. 15. par izmaiņām pašvaldības amatu un amata algu sarakstā. Kas par? Pret. Atturās. 16. par zemes ierīcības projektu nekustāmajam īpašumam Dainu iela 11, Ikšķilas novads apstiprināšanu, adresu piešķiršanu un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu. Kas par? Pret. Atturās. 17. par nekustāmā īpašuma Jaunzemļi, Tīnožu pagasts, Ikšķilas novads, sadali, nekustāmā īpašuma nosaukuma piešķiršanu un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu. Kas par iekļaušanu? Pret. Atturās. 18. par grozījumu izdarīšanu Ikšķilas novada domes 22. 12.2009. lēmumā numur 25. Punkts 1.4 par pašvaldībai piedīgošo lauku zemi ceļi. Kas par? Pret. Atturās. 19. par nekustāmā īpašuma lejespriedības sastāva izmaiņām, īpašuma nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu. Kas par? Pret. Atturās. 20. kas jums nav palīdz. Par pašvaldības izglītības iestādi Kurdaviņas vadītājas Valdas Krinkeles informāciju par bērnu rindu pašvaldībā. Kas par? Pret. Atturās. Un vēl gribu informācijas sekojoši. Paldies par papildu darba kārtību, ka pirmajam darba kārtības jautājumam par Ikšķilas novada pašvaldības aģentūru līga likvidāciju pārvaldes uzdevumu deleģēšanu kapitāla sabiedrībai grozījumiem Sieru Ikšķilas māja statūtos ir izdarīta nelielas un arī samērā būtiskas korekcijas un ir jaunā redakcija jums arī iesniegta, jo šīs te periods pēc arī komitejas sēdes mums bija vairākas sapulces un vakar arī ļoti nopietni mēs analizējam visu to procedūru, kādā veidā mēs visu to varam tiesiski pareizi izdarīt. Bija arī devinātā mūsu revidente Vilcānes kundze, kas mums arī sniedz daudz labus ieteikumus, jo viņai jau šī pieredze ir diezgan nopietna pa visu valsti. Un tā kā mēs arī izdarījām pamatā šeit ir šīs te izmaiņas saistītas ar 6. punktu, kur mēs arī paredzam sekojošo, ka mēs nevaram arī noteikt visus šos te īpašumus mantu, gan kustāmo, nekustāmo un pamatlīdzīgs kādā veidā. Ja? Šeit būs atsevišķi domas lēmums jūnija domas sēdē, kur tiks sagatavots un tur ir vēl vesela procedūra saistībā, lai ietu kopā grāmatvedības tiesiskā bāze ar juridisko tiesisko bāzi. Ja? Bet pamatbūtība ir tā pati. Ar lūgums pieņemt šo jauno redakciju par pamatu šim domas lēmumu projektam.